Radio Star FM raidluku departaments piedāvā seriālu Ūdens rēks sadarbībā ar Spilva. Pirmā sērija – Leonīda vecāku zelta kāzu mīlestība kopmītnēs Klarnetītes. Wow! Šitāda balli! Viss tik garšīgs, Hildiņa, iedomā to! Tas ir dekors. Nu kā, nav ēdams? Nu, конечно, deko, tak neviens neēd. Nu kāpēc neselēnīt ēd jau arī dekoru? Bet šīm bretliņām termiņš beidzies, tāpēc uzliku pa virsu, lai var noņemt, ka mēs fotografēsim galdu atmiņām. Zintis, iedod sunim, paskat rēt, kas stāv un laizas. Nekas nestāv! Bahenfelser kungs! Sēž nevis stāv! Nu labi, Čarik, šeit tev dekors! Čarik, ņem dekoru! Oi, bože, es pārbaidījos. Karoči, sabaka uztalā, strašna. Tik tiešām, suns viesību zālē. Vai tu nedzirdēji, ko Vaivariņš teica, Zinti? Ak, Dievs, jābūt visu laiku varēja un pēkšņi nevar. Bet jūs te pat ielaidāt, suni Solvitas kundze. Nerunā pretim. Nu labi, es tu viņu izvedīšu ārā, bet tam man grūti. Es pati, sēdi atpūties. Vaivar, es tiešām pati ielaidu suni. Domāju, būs jautrāk. Šarik, ejam. Ļoņa, ko mēs vispār svinam? Ой, папочка, мне все равно, nav vienalga. Leonīda, mīļais, saki runu. Tu redzi, cilvēki jau kļūst nemierīgi. Labi, mīļā, es teikšu. Mīļie radi, draugi, klarnetīši iemītnieki, mani mīļie vecāki. Leonīdiņš tik skaisti runā, asaras uzreiz acīs. Mani mīļie vecāki, jums šodien zelta kāzas. Tādēļ esam sapulcējušies šeit, Klarnetītēs. Ļoņik, piedošana, kur tad tā vecāki iekakta ņivietna? Ak, Dievs, kāda tumsonība, Selēna, viņi jau ir mīruši pirms 20 gadiem. Nu, re, kur bilde sēd un skaties, tur ir muti. Mēs katru gadu atzīmējam viņu kāzu jubileju, savējās ar Leonu arī svinēsim šitai dienā, vai ne, Leon? Es gribētu nolasīt savu vecāku mīļāko fragmentu no poēmas Jevgeņijs Oņēgins. Un tad pacelsim glāzes. Es rakstu jums, ko vēl laimīnu, kas var vēl vairāk izsacīt. Jums mani nicināt, es zinu, ir pilnas tiesības šobrīd. Klausies, stulbais Šarik! Līdz pat tu mirsi kopā ar visu to varzu un Leonīdu priekšgalā. Klarnetītes beidzot būs manas, ka es kļūšu par vienīgo Vaivara kopiņu īpašnieci. Es, viņa likumīgā sieva, saproti, stulbais Šarik. Redzi, šī ir kaidnieku mīna. Un ar šo es tu uzspridzināšu to te pilsētas maģistrālo ūdensvadu, kas iet cauri Klarnetītei. Viņi noslīgs tajā savā 124. kabinetā. 1, 2, 3. Palīgā! Ak, Dievs, šausmas! Labi, kotletes aizlidoja pa gaisu. Ļaujiet! Ārprāts, kur mana parūka? Oh my God! Glābiet, nabaga vietuļu vīrieti, glābiet! Es vairs neredzu gaismu. Maģistrālais ūdensvads pušu visiem uz izeju. Papačka! Papačka, mina Titanike! Es grimstam! Brilles! Kur ir manas brilles? Neko neredzu. Salāti, glābiet salāti! Nav palīgā! Man ir rauj ārā! Jums saka vēlēt, es nemāku peldēt! Glābiet vietuņu vīrieti! Leonīd, atcerīs, mīļais! Tu lec, es lecu, es slīkstu, tu arī slīksti! Es tevi mīlu, Ārta, lai kas arī notiktu, es mīlu tikai tevi. Mirsim uz 4. 1, 2, 3. Lomās Leonīds un Hilda, Valters Krauze, Selēna un Arta, Vaiba Sipeniece Gavare, Solvita un Vaivars, Ilvars Jansons, Zintis un Bahenfelzers, Kārlis Sanitens, teicēja Maija Rozīte Krištapane.
Scenārists inscenētājs Anitants, mākslinieks noformētājs Vitāls, komponists aranžētājs Barons. Atbalsta Spilva sulīgai dzīvei.